Ja veiktu pētījumu, lai noskaidrotu, ar kuru suņu šķirni saimnieki visbiežāk netiek galā, tad nav nekādu šaubu, ka šajā disciplīnā uzvarētu husky. Kāpēc saimnieki bieži netiek galā ar šo suni? Latvijā lielākā pamesto huskiju glābēja ir Iveta Preisa Imaka. Uz doto brīdi mums ir 26 suņi, 16 no tiem ir izglābtie. 16 huskiji, 10 malamuti. Katram pamestajam ir savs stāsts. Gerdu atrada mežā, viņa ielica smagās mašīnas šofera kabīnē un nekāpa ārā. Šoferis paņēma to suni uz mājām un kaut kādu pusgadu mēģināja ar to suni tikt skaidrībā. Šoferim pirms tam bija suns Laika, tāpēc viņam šķita, ka huskijs ir kas līdzīgs un gan jau abi sapratīsies. Taču tā nenotika. Viņš nevarēja atrast kopēju valodu, tas suns ar viņu nekomunicēja, slikti ēda, bija vienmēr noskumis, pastaigās arī nebija ļoti aktīvs, atsaucīgs nebija. Un tad viņš uzzināja par mums, viņš vienkārši kaut kur padzirdēja ogrē un pazvanīja un paprasīja, vai jūs negribat viņu paņemt. Arī Pikaču viens pats klīdis pa pilsētu. Viņu esot sieviete atradusi Imantā, esot 2-3 mēnešus meklējusi sludinājumos, bet viņai pašai mājā ir 2 lielas kuces, bērnietis laikam bija vai vācietis, un viņa nevarēja atstāt suņa puiku pie sevis. Un tad viņa arī atrada mani, jau zināja par mani, ka es jau ņemu viņus. Viņa vienkārši piezvanīja un uzprasīja, vai viņa nebūs vēl vienam sunim mājas. Gan no Gerdas, gan no Pikaču faktiski atteicās abi saimnieki. Ivetu notikušais sarūktina, bet nepārsteidz. Arī viņai pašai pēc pirmā huskija iegādes bija jāpiedzīvo šoks. Mums teica, ka viņai patīk rakt, bet tas, ka viņa man dienas laikā izraks visu dārzu, tas nebija paredzēts. Jo es iepriekšējā dienā stādīju dzēmenes, kartupeļus, visu kaut ko. Mums dārzs viss bija ar skaistām puķiem, rozēm, krūmiem. Un tas, ka viņa to visu var vienas nakts laikā padarīt par melnu zemes kaudzi, tas nebija gaidīts. Katra diena nāca ar jaunu pārsteigumu. Mums bija dārza baseins ar zivīm un strūklaku, ka viņi to var izārdīt visu un visas zivis iznīcināt. Bet izrādās, ka tāda arī ir huskija mežonīgā daba. Viņam nav robežu, viņš var skraidīt un lēkāt pa dīvāniem. Ja viņam būs ērti, viņš uzliks arī uz skapja. Ja? Protams, viņus audzina, viņi arī klausīs, ja? Bet tas nebūs primāri. Ja viņš grib, viņš var darīt, kā viņš grib. Otrakārt, ja jūs palaidīsiet brīvsolī, bez pavads kā parastu sunīti, nekas nebūs. Ja viņš atradīs kaut ko interesantu, tur putniņš, tur vāverīt vai vēl kaut kas, viņš var aizskriet un neredzēt atpakaļceļu. Dresūra un suņu skola var nepalīdzēt. Man ir suņi, kas ir izgājuši suņu skolu, viss ir kārtībā. Bet ir brīdis, kad huskijs pasaka, man ir sava galva. Viņš var izpildīt, sēdēt, stāvēt, viņš arī var pat kost, ja vajag uz pasūtījumu. Bet huskijiem ir sava galva, jo Sibīrijā un Aļaskā, kad brauc pajūgs ar 20 suņiem, jums ir jābūt priekšā sunim, uz kuru paļauties. Jūs aiz līkuma neredzat, ja suns nogriežas, kas tur ir, bet viņam pēc jūsu dotās komandas jāmāk, kā var teikt, tādā situācijā pareizi rīkoties. Brīdī, kad huskijam paliek garlaicīgi, dresūras gudrības viņam vienkārši aizmirstas. Huskijs jebkurā brīdī var sagraust jūsu mīļākās kurpes par 1000 eiro kaut vai. Viņam nav nekādas vērtības. Viņš var datoru iznīcināt, viņš var lampu no griestiem nocelt. Ja? Viņam ir pilnīgi vienalga. Ja viņš tajā brīdī ir garlaikots, viņš darīs, lai sevi izklaidētu. Padoms šeit ir tikai viens. Jums jābūt visu laiku ar huskiju. Huskijiem ļoti patīk bars. Ja jūs esat mājās, pa mājasaimnieku, viņš mierīgi jutīsies labi. Jūs viņu varat staigāt garas pastaigas, bet, ja jūs aiziet uz darbu, viņam ir garlaicīgi. Tas nav priekš viņa, un viņš sāk taisīt blēņas, jo viņiem vajag slodzi un jārēķinās, kad viss būs izārdīts. Tā kā huskijs ir ļoti spēcīgs un enerģisks, arī izārdīt viņš var ļoti daudz. Slodze, kas viņam dienā nepieciešama, arī izklausās fantastiska. Ideālā gadījumā 100 km būs labi. Jā, Aļaskā brauc sacensībās tās garās distances un viss notiek.
Pat Ivetai ar viņas pieredzi nav viegli, un tāpēc viņas ģimene atradusi risinājumu. Haskiji tiek nodarbināti kamanu vilkšanai. Ziemā klasiskās nartas, vasarā veloragavas. Viņiem ir darbiņš, viņiem ir slodze, jo viņi strādā slodzē, viņi ved kaut kādus 200 kg. Un tas ir viņiem darbs, un tas viņiem patīk. Haskiju milzīgā enerģija un demolēšanas vēlme nav viņu vienīgais mīnus. Viņi nav pārāk draudzīgi pret mājdzīvniekiem. Bieži gadās, ka kādu kaķi viņi vienkārši nokož un apēda. Gadsimtiem Sibīrijā čukčas haskijus laida brīvībā vasarā, kad viņiem nenodarbināja viņus, un viņi nebaroja viņus. Haskiji skraidīja, ēda lapsas, zaķus, kaķus, vienalga ko, kas ir mazāks par viņiem, ko viņi spēja nomedīt. Reizēm nelaime notiek pat tad, ja abi ir pazīstami kopš bērnības. Viņš ar viņu ir gulējis un ēdis no vienas bļodas, un nekas nav noticis. Ja? Bet rotaļas laikā, par cik šķirne ir primitīva, viņa nav tik ļoti izskausti visi instinkti, un viņam vienkārši nostrādā instinkts, un tur nekā nevar vainot, viņš nav vainīgs pie tā. Arī cilvēks var ciest no haskija zobiem. Jā, ir daudz gadījumu, kad ir haskiji sakoduši cilvēkus un ir agresīvi pret cilvēkiem. Tur ir audzētāja vaina, kad viņš vairo agresīvus vecākus, pāro, un tālāk jau pucēni arī ir agresīvi. Potenciālajam saimniekam jāsaprot, ka haskija dvēseles mežonīgā daļa ir ļoti liela. Jebkuram saimniekam ir jārēķinās, ka tas ir haskijs ir bāra dzīvnieks, viņam primitīvie instinkti joprojām ir saglabājušies. Tā vilka iekšējā rīcība, jā, būt dominantam, iekarot savu vietu barā, tas ir pilnīgi normāli, viņš tā uzvedīsies, un neviena dresūra, neviens kinologs to nevarēs izmācīt ārā, ja viņam nostrādā primitīvais instinkts. Haskiju firmas zīme, protams, ir gaudošana. Gaudošana ir līdzvērtīga tāpat kā vilku barā. Vilku pavadot, bars gaudo. Ja kāds aiziet no bara, piemēram, apstaigāt teritoriju, pārbaudīt, vai viss ir kārtībā, viņi pavada savu bara locekli. Sagaidot viņi, kad pa ilgu ir prom, viņi sauc savējo mājās. Un neskatoties uz visu iepriekš dzirdēto, cilvēki tik un tā par savu suni grib izvēlēties haskiju. Viņiem patīk tās skaistās sēņas, un viņi saskatās filmas, un viņiem liekas, ka viss notiks tā kā filmā. Pašai Ivetai haskijos patīk tas, kas sagādā vislielākās problēmas – viņu brīvdomība. Man patīk viņa neatkarīgā domāšana, viņa ir personības, viņa neatkarīgā daba vienkārši aizrauj. Bieži dzirdētajam uzskatam, ka haskijiem viņa saimnieks nav svarīgs, Iveta īsti nepiekrīt, bet atzīst, ka haskijs ir suns, kas negaidītā brīdī domās tikai un vienīgi par savas ādas glābšanu un savām interesēm. Haskijam saimnieks ir svarīgs, bet ja jūs no viņa atsakaties, viņš pie jaunā saimnieka ātrāk iejūtās, viņš nepārdzīvo to tik smagi, kā pārdzīvot vācu aitus un stafuņš vai kaut kāds mopsītis, jā. Tu mani mīli, tu mani bužini, tu ar mani strādā, un tu man dod ēst, visu tu esi foršs, tu man esi vajadzīgs.